Sveiki! Šis ir raidieraksts Arotbiedrība nākotne un sociālais dialogs Latvijā. Mūsu raidieraksti kopumā ir 10 un tapuši sadarbībā ar Friedriha Eberta fondu Baltijas valstīs. Labdien! Šodien mūsu podkastā ir īpaša viese, biznesa līdere Aiva Vīksna par tēmu sieviešu līderība dialogā un organizācijās. Labdien, Aiva! Labdien! Šodien kā paši vērtīgākie tiek uzskatīti nemateriālajā aktīvi, piemēram, idejas, darbinieki, sadarbība, biedrības, apvienības un zināšanu krātuves. Tā norāda Alans Bebers. Bet kas jūsuprāt ir līderība? Kāds ir Latvijas sievietes vadītājas spēka kods un formula, ņemot vērā jūsu ievēramo pieredzi šajos jautājumos? Man patīk šis teiciens, ko bija teikts, varu tikai pievienoties, bet ja mēs runājam par līderību, tad par līderību runāja jau daudzus gadsimtus, bet būtībā to līderību sāka pētīt tikai pēdējā 20. gadsimtā, un arī nevienmēr nonāca pie tādām kopainas definīcijām, kas ir. Bet tā vienkāršiem vārdiem varētu teikt, līderība tā ir miedarbība cilvēkam līderim ar grupu. Tad līderība tas nav viens cilvēks, tā ir grupa, kurā viņš darbojas, un tā ir savstarpējā miedarbība. Un es domāju, bet tās ir sievietes vai arī vīrieši, es gribētu teikt, ka kopumā, vai tas ir jaunieši vai seniori, vai tas ir nevalstiskās organizācijas, vai ir uzņēmumi, vai politika, vai arī jāskatā arī medmāsas un viesnīcas un daudz kas cits. Tā ir šī sadarbība, miedarbība starp cilvēku līderi, tātad līderi, kuram ir ideja, kurš ar savu ideju, pārliecību aizrauj pārējos. Un tā ir savstarpējā sadarbība miedarbībā. To varētu teikt tā ļoti īsiem, vienkāršiem vārdiem. Lieliski. Miedarbība, dialogs, tas ir viena no galvenām tēmām arī šodien un mūsu podkāstā. Un jūs esat arī 4 grāmatu līdzautori, vai ir vēl kādu, ko es esmu pievēršas varbūt, un no idejas līdz panākumiem, piemēram, un arī uzsverat, ka līderei ir jāspēj lietas just. Un sievietēm, kā parasti mēs zinām, intuīcija ir ļoti spēcīga, ja mēs salīdzinām, piemēram, ar pretējo dzīmumu. Vai jūs tam piekrītat? Jā, tas ir. Es teiktu, tas ir vadītāji. Ja ir vadītājs īsts līderis, tad viņa sajūt savu kolektīvu, savu komandu, savu grupu, kuru vada. Varbūt tas ir skolā līderis mazai grupai. Bet sajust, viens ir intuīcija, ko mēs jūtam, kādā veidā vajadzētu rīkoties, bet sajust, tas ir mazliet tā, varbūt tā plašāk, tas ir sajust komandu, tas nav komandēt, ja mēs runājam pretēji, tad vadības zinātnes kaut šajos terminos, bet sajust komandu un viņu tā ar viedisku dzīves dziņu, sirds gudrību vadīt. Bez pavēlēm, jo kāpēc miedarbība? Tāpēc, ka katrs šajā komandā savā būtībā ir mazs līderis. Un tas viens lielākais līderis ir, jāskatā, izaudzis un viņa idejas ir vairāk pārņēmušas visu grupu, un līdz ar to šīs idejas arī visa grupa viņas ievieš. Un tāpēc ir tas arī tas sajušana ir tā grupas. Ja mēs jūtam, ka šodien grupa nav tas noskaņojums, vai arī kas ir noticis, tad tanī brīdī dot atpūtu, lai grupa atkal nākošajā dienā ar daudz lielāku atdevi strādātu. Vai atkal mēs redzam, ka šodien mēs varam paveikt ļoti daudz, jo savā ziņā līderība tas ir tiekties uz lielākiem mērķiem, kur visai grupai kopumā strādājot. Un atkal šajā, tad mēs atkal iedvesmojot šo visu grupu, mēs varam paveikt ļoti daudz. Pilnīgi piekrīt.
Iedvesma un mērķi un motivācija, tas ir patiešām tas, kas ir vajadzīgs un tie galvenie dzinēji. Un tad jau nāk prasmes un zināšanas un metodas un viss pārējais. Bet man ļoti patika jūs citāts, ka katrs ir mazs līderis un tiešām ar šo cieņu cilvēkiem, un cilvēki ļoti izslāpuši pēc cieņas un tādas labas attieksmes un arī sadarbības. Jā, tas patiešām, man liekas, Latvijā ir jāaudzē un jākultivē, lai vide būtu labāka un tāda eiropeiskāka un vēl draudzīgāka, jā, tāda uz sadarbību vērsta. Bet kādas ir svarīgākās līderes prasmes un arī līdera prasmes, ja mēs runājam par spēju pārliecināt un piemēram, arī varbūt īsā laika periodā, ja tāds, saspringtāks moments? Ja mēs skatāmies vispār, teiksim, par tā līderi kā tādu, tad dažas es jau minēju, viena no būtiskākajām ir iedvesma. Tas ir iedvesmot, aizraut cilvēkus, ar ko to grupu, ar ko mēs strādājam. Otrs būtisks ir, līderim ir jābūt šim plašajam redzējumam, skatījumam uz lietām plašākam, nedomāts šauri. Trešais, vēl viens ļoti būtisks, ir emocionālā inteliģence, ko mēs jau pieskārāmies, sajust savu komandu apkārt, kur mēs kopā strādājam. Bez tā visa līderis ir ļoti, jāskatā, vienkārši un pieticīgs. Līdz ar to tas ir iemācīties šo pieticību. Līderis nav varonis, kas skrien pa kolektīvu un saka, es to izdarīju. Viņš ļoti daudz ko saka vārds mēs. Un tā ir iemācīties šo pieticību no tā, jāsaka tāda ikdienā, lai arī kā mums gribētos skriet un teikt, ka es esmu tas labākais. Tā ir elastība. Elastīga domāšana, elastība lēmumu pieņemšanā. Tā ir dažādība kulturālajā, es gribētu teikt daudz nacionālajā, jo šobrīd mūsu kolektīvos arī strādā dažādu tautību, un arī šajā mums jāiemācās šī dažādība, tas ir no viena aspekta. Otrs aspekts – dažādība arī viedokļos. Jo, ja mēs strādājam kā līderis komandā, tad tas nozīmē, ka mums ir jābūt dažādiem viedokļiem. Ja mēs pieņemam, kāpēc vienas šnitis, tad arī uzņēmuma tās izaugsmes un sasniegtos mērķus, ko mēs gribam kopā izdarīt, tas nebūs tik rezultatīvi un varētu pat arī nebūt peļņas, ja mēs runājam par uzņēmumiem. Bet ja mēs runājam par sabiedriskām organizācijām, tad arī sabiedriskām organizācijām ir savi lielākie mērķi, un te ir jābūt šai viedokļu dažādībai. Tas ir tā, būtībā es tā ļoti ātri ieskicēju lielākos tādus punktus. Noteikti, ka tur ir daudz vairāk vēl. Ļoti labi, manuprāt, runā par 8 spējām. Es saskaitīju, ka bija 7, bet varbūt kādu vēl nebija skaitīta, kā viss bija svarīgākais. Un tieši par to ilgtspēju mērķiem runājot, kāda nozīme ir ilgtermiņa mērķiem organizācijā un cik gariem vai ilgiem vajadzētu būt šiem mērķiem? 5 gadi, 10, varbūt vairāk. Jāsaka, tagad tā dzīve un laiks ir mainījies, ja mēs varētu teikt pirms pandēmijas laiks un šobrīd, tad, protams, uzņēmumiem un organizācijām varbūt nebija 10 gadu mērķi, bet katrā gadījumā 5, 3 gadu un jāsaka, vidējā termiņa 3 gadi tas bija, un par gadu tas bija obligātais, un plānoja, un plāni bija, un arī sasniedza. Šobrīd, jāsaka, tā situācija ir mainījusies, un viņa mainās, jāsaka, jau pa stundām un minūtēm. Līdz ar to varbūt tāda ilgtermiņa, es gribētu teikt tā, ir pieturas punkti ilgtermiņa, un kam ir jābūt, uz kurien mēs ejam. Tanī pašā laikā, ko es varbūt nepieminēju pie šīm īpašībām vai tām sadarbībai, līderībā, mums ir gataviem jābūt elastīgi reaģēt. Tas nozīmē tā, ka ugunsdzēsējiem, ja pēkšņi situācija mums ir plāns A, plāns B, plāns C, tas nozīmē, ka mums nepietiek šobrīd tikai ar vienu ilgtermiņa mērķi, vai tie 3, 5 vai gads. Mums ir jābūt plāniem mēnesis, diena
un nedēļa, un, ja ir jāmaina, tad ir žigli un ātrām kājām, tas ir jāmainās gan organizācijām, nevalstiskajām, gan tai skaitā arī uzņēmumiem, arī varbūt arī grupām, ja mēs pie kādiem projektiem strādājam, jo situācija mainās. Tas nozīmē, šodienas laiks mums pierāda un rāda to, ka mums jābūt ļoti ātriem. Tie, kuri būs ātri, elastīgi, spējas piemēroties esošai situācijai, tie būs uzvarētāji. Ja mēs gribam šo stabilitāti, par ko mēs vienmēr bijām runājuši, tad mēs sēdēsim, un tad mums ar visu var aiziet pāri, visi mūsu konkurenti un tālāk mēs varam sēdēt arī tālāk. Līdz ar to šodien ir žiglām kājām, asam prātam, daudz enerģijas jābūt, lai īstenotu to, ko mēs esam ieplānojuši. Pilnīgi piekrītu. Arotbiedrībās tāpat daudz enerģijas, asas prāts un arī, protams, reakcija. Ja. Ar to ātrumu, vairākumu varbūt tā ir kā ir, ja. Bet, strādājam pie tā, lai būtu arī šī līdzvērtība dialogā un vēl lielāka cieņa sociālajiem partneriem, vienam pret otru, un arī tāda sociālā dialoga kultūra, kurā ir patīkama viedokļu apmaiņa un datos balstīta un konstruktīva, un arī bez tādas, varbūt, liekas vilcināšanās vai vēl kādiem tādiem manevriem vai manipulācijām, kas otrai pusē liek vienmēr tā nopūsties. Ja. Uz to mēs vēl esam ceļā. Bet mans nākamais jautājums ir, kā jūs vērtējat sieviešu līderību dialogā ar nozares pārstāvjiem un kas būtu aktivizējams sociālā dialogā tieši arotbiedrības darbdevēju un valsts šobrīd pandēmijas sociālo-ekonomisko seku mazināšanai un arī, protams, tālākai attīstībai tādam atspērienam? Man liekas, jau sieviete jau no gadsimtiem bijusi tāda, kā mājās bija pavardu turētāji un arī uzņēmumos. Dažreiz mēs sievietes līderes devējam kā dvēseli, uzņēmuma dvēseli. Un tas ir tāds pats arī organizācijās. Un tā ir tā būtība, ka sievietes arī vadības stils, ja mēs skatāmies, viņš ir vairāk demokrātisks. Tas ir nevis spēja klausīties, bet ieklausīties. Un tas ir būtiski, ja mēs runājam arī Latvijā, tad mēs neesam no tām sliktākajām valstīm visā pasaulē, jo mums ir sievietes līderes, kurām ir šī, var teikt, īpašība, spēja ieklausīties. Un šajos dažādajos viedokļos, protams, līderis pieņem lēmumus, bet būtiski saklausīt šos dažādos viedokļus un pieņemt pareizo lēmumu. Līdz ar to es domāju, ka jo vairāk sievietes ir iesaistītas, es domāju, tādā pozitīvā nozīmē dialogos, uzņēmumos, projektos un biedrībās un darba grupās, jo vairāk mēs varam diskutēt. Mēs varam pieņemt, jāsaka, tādus prātīgākus, saprātīgākus lēmumus. Protams, mums sievietēm arī ir jāmācās dažreiz emocijas palaist vējā, jo tās nekur daudz arī nenes pie rezultātiem, bet gan skatīties no tās puses, kā būtu, lai būtu vairākumam labāk. Un no tā skatu punktu skatoties, tad sievietes līderes, pēc visiem jāskatā vadības definējumiem, sievietes ir tās, kas spēj vadīt ļoti lielas grupas un demokrātiskāk un iejusties, sajust kolektīvu. Ieklausīties, tiešām just un būt ātrām un ar žēlastību un ar ieklausīšanos un nemaz nemazinot varēšanu, ja? Tas nav vienmēr bremze varēšanai un darīšanai un tikšanai uz priekšu. Un kā jūs vērtējat uzņēmumu un organizāciju rozā kvotu valdēs? Tāda praksa ir Itālijā, Beļģijā, vēl kādās Skandināvijas valstīs, protams, jā, kas ir tādas mekas. Tad es esmu viens no, mēs arī Latviju sniedz savu pozīciju, mēs esam pret kvotām. Es paskaidrošu, kāpēc. Man liekas, kvotas tas ir, ka mēs sākam dalīt 1, 2, 3 pēc kaut kāda matemātiskā principa. Bet, ja mēs vadam kolektīvus, mums ir jāvadās pēc profesionalitātes.
Un es nevēlētos būt valdē, kur man ir ievēlēta, tāpēc, ka es esmu sieviete. Es vēlos strādāt valdē, kur mani novērtē kā profesionāli ar manām zināšanām, manām prasmēm. Un tas ir, man liekas, tā lielākā atšķirība. Nevis iet karot un ar karot un iekarot, teiksim, to pozīciju, tāpēc, ka es esmu, man pienākas. Bet tieši otrādi līderis jau tā nedara. Viņš nekaro. Līderis nāk ar idejām un pārliecina valdi, ja mēs strādāsim pēc šīm modeļa vai ieviesīsim šādus produktus vai kaut ko, mēs kopumā iegūsim vairāk. Un tas ir tas atšķirība, kad mēs vadīsim ar sirdi. Pilnīgi piekrītu ar sirdi un ieklausīšanos un sajušanu un tādu saprātu, saprātu balsi. Tomēr man par rozā kvotu ir tādas ieceras reizēm, jo redzot, ka daudzos gadījumos ir ļoti līdzvērtīgi, kā ļoti profesionāli jauna, piemēram, jauna sieviete un jauns vīrietis, tomēr parasti aiziet. Jā, bet tas ir cits. Tas vairs nav kvotas. Tas ir tas jautājums, tas ir par uz vienu pozīciju, uz vienu amatu pretendē, jāskatā cilvēks. Pretendē zināšanas. Un tad ir atkarīgs no valdes priekšsēdētāja, padomes priekšsēdētāja vai kāda cita augstākā amata, ko tad vēlas organizācija. Tātad ir organizācijas mērķi, kā to sasniegs. Tātad komandā jābūt labākajiem. Un šeit savā ziņā, ja būtu pēc tāda aizklātības jāskatā principa, ka aizklājam anketas, neredzam šos cilvēkus, vērtējam un tad pieņemam. Es domāju, ka dažreiz mēs pieņemtu varbūt arī citus savā ziņā, jo te nav jāvērtē sieviete vīrietis. Te jāvērtās tās zināšanas, ko šis jāsaka, es teikšu tā speciāli cilvēks dos manai organizācijai, biedrībai, projektam vai uzņēmumam, un kā ar šīm zināšanām es pavairošu tās vai produktus vai uzņēmumu un sasniegsim ātrāk to, ko mēs esam ieplānojuši. Vismaz arotbiedrības apsver šādu rozā kvotu un arī, kā saka, ievieš jau minētajās valstīs un tieši tā principa dēļ, ka šīs tradīcijas mazliet iet ar tādu inerci uz priekšu. Ja? Un ka šī kvota, protams, neatsvarot to, ka ir jābūt profesionalitātei, ir jābūt zināšanām, ir jābūt grādiem un pieredzē un prasmēm. Ja? Bet tomēr mazu tādu veicināšanas kvotu apsver. Ja? Kas citi jāsaka, ir jāmēģina, jāskatās, un ja tas strādā, tas ļoti labi. Paskatīsimies, kā tas varbūt attīstīsies Latvijā. Un vai jūs pozitīvi vērtētu programmu Latvijā sieviešu līderība sociālā dialogā un nevalstiskajās organizācijās, ieskaitot arotbiedrības, jo, piemēram, uzņēmējiem ir biznesa eņģeļu tīkls, un varbūt līdzvērtīgi varētu arī NVO sektoram, un man jau, protams, interesē arī arotbiedrībām, tāda kā eņģeļu tīkla un prasmu programma un dialogu programma tieši sievietēm, jo to aizsāka šogad Eiropas Arotbiedrību institūts. Tāda ideja, pirmo reizi šāda kursa, un ļoti vēlētos to turpināt Latvijā, vismaz likt pirmos soļus, un arī, protams, sadarbojoties ar ievērojamām līderēm. Un vai jūs pozitīvi vērtāt šādu programmu? Es domāju, ka jebkuram jauna iniciatīva un jauns ir tas būtībā jebkurā gadījumā ir ļoti labi. Un, teiksim, kāpēc gan ne? Tas jau ne tikai tas, kā arotbiedri, tas jau būtībā dod cilvēkam šīs zināšanas, cilvēka izaugsmai. Pēc tam jau šis cilvēks, iegūstot šīs līderības, attīstot šīs prasmes, viņš jau paralēli kaut kur strādā un darbojas. Līdz ar to šie cilvēki, kas piedalīsies, viņi būs lieli ieguvēji. Kaut vai, kas to zina, varbūt būs nākamie politiķi un ne tikai, varbūt būs cilvēki, kas pārstāvēs Latviju ārpus mūsu robežām. Absolūti, pilsoniski aktīvi un patriotiski un zinoši gan digitālās tehnoloģijas, gan valodas, gan, protams, arī šī dialoga kultūra un miedarbība. Jā.
Un varbūt visbeidzot, kāds būtu novēlējums mūsu nozares sakaru un viesmīlības nozares darbiniekiem šobrīd no tava skatu punkta un pieredzes un redzējuma? Vispirms izturību šai laikā. Un nepadoties visam tam, kas šobrīd apkārt, bet izturību un elastību. Elastību meklēt jaunus ceļus, jaunas ieceres, un galvenais, lai arī tam ārpus tā darba būtu laiks sev. Jā, paldies, brīnišķīgs novēlējums, un arī no mūsu puses vislabākie vēlējumi. Paldies. Tev jau saku podkāsta beigās, jā, un liels paldies par atsaucību un šo interviju. Paldies. Viss veiksmes un veselību. Paldies, liels. Ja tev ir kāds pazīstams, kam liktos interesanti šī informācija, droši dalies, piesako mūsu YouTube kanālam un ieskaties www.lsab.lv. Droši raksti lsab@lsab.lv un atjaunosim arotbiedrības kopā. Raidieraksts tapis sadarbībā ar Marana Productions.